nevajag kāpt ārā no divāna, lai varētu satikt sev ideālu un piemērotu partneri. Un izmanto noteikti domu spēku, jo daudz sekotāji man jau privātās ziņās raksta šāda veida jautājumus. Es sapņoju par ideālu partneri, kur, lai es tādu atrodu, es esmu sastādījusi garu un detalizētu sarakstu sava ideālā partnera. Rakstura īpašības, vispār raksturojumus un padomāju, kur tad interesanti, lai es tādu vispār atrodu, vai vispār tas ir iespējams. Cita raksta tā: es dzīvoju mazā ciematā, tur ir vienas sievietes, un kur tad, lai tur vispār atrod kādu vīrieti? Visi vīrieši ir jau precēti, brīvi vīrieši ir tikai vidējās klases, gribu satikt savu sapņu sievieti. Bet tām, kurām ir vairāk par 25 gadiem, vai nu viņas jau ir ar bērniem un ir jau apprecējušās. Vai vispār citi man raksta uzdot jautājumu: sapņoju par skaistu un slaidu sievieti, bet visas tādas kā karalienes, ka pat pieiet nevar, un priekš kam es esmu viņam vispār vajadzīgs. Un lieta ir tāda, ka citi vēl grib satikt savu mīlestību, bet ko darīt, ja visu laiku sēž mājās un arī strādā no mājām? Cita raksta atkal tā: manai draudzenei arī ir sieviešu kolektīvs, un arī nevar satikt savu mīlestību, jo ir ļoti daudz nesapratnes un tādu šaubīgu domu rodas, kad tu plāno satikt savu ideālo piemērotu partneri ar domu spēka palīdzību. Un šodien būs informācija, kura var tevi ļoti stipri pārsteigt, un es ceru, ka tu atradīsi atbildes, pateicoties šim video, uz daudziem saviem jautājumiem. Izgaisīs tavas šaubas un iedos tev tādu enerģijas pieplūdumu, kuru tu pat negaidi. Un es tev pateikšu, kā tu vari radīt, nevis piesaistīt ideāli piemērotu vīrieti, bet reāli radīt no nulles ideāli tev piemērotu partneri savas dzīves un satikt to savā dzīves ceļā. Un viņš vai viņa būs tieši tādas rakstura īpašības, kuras tu vēlies tajā ieraudzīt. Un priekš tā tev nevajadzēs apbraukt visu pasauli vai 24 stundas diennaktī sēdēt Tinderī un škirstīt bildes, vai arī katru dienu doties uz randiņu. Un vajadzīgais cilvēks neizbēgami nonāks tavā dzīves ceļā, un tev priekš tā absolūti nevajadzēs nekādas fiziskās darbības darīt. Un ja tu gribi uzzināt, kā to izdarīt, tad pirms vēl es turpinu tālāk un runājam detalizētāk, noteikti ienāc manā mājaslapā www.ligadunovska.com un noskaties bezmaksas webināru par laimīgām attiecībām. Un mēs ejam tālāk, klausies cītīgi un uzmanīgi šo video. Tu plāno satikt ideāli tev piemērotu partneri savas dzīves ar domu spēka palīdzību. Un pēc maniem padomiem tu jau esi noformulējusi nolūku attiecībās, tu jau esi pateikusi, es esmu laimīga, vai arī vispār, ka tu jau esi salauzājusies ar konkrēto vīrieti, vai tu jau esi apprecējusies. Un lieta ir tāda, ka vienmēr sakot, ka tu jau atrodies laimīgās attiecībās ar savu mīļoto cilvēku, un jūsu mīlestība ir apusēja, un jums kopā ir ļoti, ļoti labi. Visdrīzāk tu jau esi sastādījusi detalizēto un garu aprakstu šī cilvēka raksturojumu, uzrakstījusi pilnībā visas svarīgās nianses, kuras tu gribi ieraudzīt otrā cilvēkā. Un uzrakstot, kāds viņam vecums, kur viņš strādā, tu jau esi tajā ielikusi ļoti daudz enerģijas šajā sarakstā, un it kā visu esi izdarījusi pareizi, un pēc tam tev rodas tāds jautājums, kur tad īsti vispār tādu meklēt, kur vispār parādīsies šis konkrētais vīrietis, un tev sāk rasties pēc šī saraksta ļoti daudz tādu negatīvo domu, šaubu un nepārliecinātības. Kur tad, lai es eju, lai viņu satiktu? Kur tad man obligāti ir jādodas, ko man darīt, vai varbūt man vajag notievēt, vai es esmu vispār cienīga šāda veida cilvēka. Visas šīs domas ir ļoti, ļoti bīstamas, tāpēc, ka pagaidi pirms tā domāt, un priekš tā, lai tava vēlme tiešām piepildītos, tev vajag obligāti saprast vienu ļoti, ļoti svarīgu lietu niansi. Un šī lieta nianse saucas visuma pārpilnība. Domā, visuma pārpilnība attiecas tikai uz lietām, tā tas nav. Tas attiecas arī saistībā un miedarbojoties ar cilvēkiem. Kad tu dzirdi vārdu pārpilnība, ko tu iztēlojies vairāk kārt?
piemēram, daudz materiālo lietu, naudas, resursu, tava iztēle ir saprotama, jo tie ir tavi, tā teiksim, ikdienas standarti, jo tu tā dzīvo materiālā pasaulē. Un noformulējusi savu iztēli jau par realitāti. Bet visuma pārpilnība tas neatiecas tikai konkrēti uz lietām. Visuma pārpilnība ir neierobežots radošuma potenciāls. Un obligāti atceries šo vārdu salikumu, it sevišķi tad, kad tu mācies un vēlies iegūt vairāk papildu zināšanas par domu spēku un pielūgšanās likumu. Tātad šī visuma pārpilnība spēja radīt dažādas formas, iziet no vienas formas, pāriet citā formā, un mēs varam radīt absolūti jebko un jebkādā daudzumā. Un tas ir atkarīgs tikai un vienīgi no mums pašiem, no mūsu pašu vēlmes un no mūsu konkrētā patiesā īstā nolūka. Un ja tu vēlies, piemēram, radīt jebkuru formu un jebkurā daudzumā, vai vari tu to iztēloties? Jo tev ir jāsaprot tāda nianse, ka visuma enerģija ir neizsmaļama. Tāda nolūka visums ir pārpilns, un tā pārpilnība ir tava. Tā vienmēr bija tava, tā vienmēr tev ir pieejama un jebkurā laikā. Un tas absolūti nav atkarīgs no kaut kādiem materiāliem nosacījumiem. Un tev ir jāsaprot to, ka katrs spējīgs ir radīt pārpilnību kopā ar visumu. Un tev ir jāsaprot šī patiesā būtība, ka tu, ja tu gribi, tu vari satikt savu mīļoto cilvēku priekš sevis, tā teiksim, un neiedomājies, ka šis cilvēks jau kaut kur eksistē. Vismā ir jau visi nosacījumi, lai radītu šādu cilvēku, kurš konkrēti tev ir vajadzīgs. Bet radīt tu vari tikai un vienīgi tu pati, jā, kopā ar visumu. To ir svarīgi saprast, ka pilnvērtīgi tu vari radīt, tu jau esi, un tu jau vari radīt visu to, kas ir vajadzīgs, un kopā ar visumu. Un tev jāsaprot to, ka visums nav kaut kas atsevišķs no tevis. Tu esi visums, un visums esi tu. Tas viss ir vienlaicīgi. Un visumā pietiks absolūti priekš visiem. Jā, pietiks gan sieviešu visiem, gan vīriešu ideālu partneru, pietiks absolūti visiem. Un jāņem vērā, ka visums ir pārpilnībā. Un pareizi būtu teikt to, ka visums ir spējīgs dot katram tieši to, kas viņam ir vajadzīgs. Tu neizvēlies sev partneri kā veikalā. Tu sūti pieprasījumu visumam ar noteiktu jau formulējumu, un tas ir konkrēti tavs saraksts, un tu saņem individuālu atbildi, kas ir domāts tikai un vienīgi priekš tevis. Un tu to saņem radītu pēc būtības no nulles, mīļoto cilvēku, vajadzīgo tev konkrēto cilvēku, kad tu pieņem šo svarīgo lietu, šo svarīgo niansi, kad tu saproti vispār šo patiesību, kā tas vispār strādā, tu nepiesaisti ideālu partneri, izvēloties no tiem, kas jau tev ir. Mēs viņu paši radam, to cilvēku, vajadzīgo konkrēto tev cilvēku, no pašas nulles. Un kad tu pieņem šo svarīgo lietu, šo svarīgo niansi, tad tu saproti, kas ir patiesībā, kā tas strādā, ka mēs nepiesaistam ideālo partneri, izvēloties no tā, kas mums ir mūsu esošajā realitātē. Mēs viņu patiešām radam absolūti no nulles. Jo tad, kad tu paņem baltu papīra lapu, tu raksti šos raksturojumu īpašības no nulles, tu viņu radi. Un tici man, šis cilvēks materializēsies, parādīsies šajā visumā tieši konkrēti priekš tevis. Visdrīzāk šī ideja tev radīsies tāda kā dīvaina, jo tu neesi tā pieredzusi domāt, bet tā ir patiesība, un šī patiesība spēs tev izvairīties no visām tavām šaubām, dēļ kurām tu ideāli piemērotu vīrieti vēl neesi satikusi.